Prieks viesoties pie jums mēneša impulsu studijā. 30 minūtēs parunāsim par to, kā jūs varat iegūt Eiropas Savienības finansējumu savam intelektuālam īpašumam, savam zīmolam, stratēģijai, reģistrācijai, aizsardzībai. Atbalsts apjoms ir pieejams līdz pat 90% no pakalpojumu summas, un šo konkrēto pakalpojumu nodrošina Eiropas Savienības mazo vidējo uzņēmumu fonds, kas ir izveidots Eiropas Savienības intelektuālo īpašumu biroja programmas ietvaros, tāpēc šim grantam nav nekāda sakara ne ar Latvijas investīciju attīstības aģentūras, ne arī citu dažādu aģentūru un fondu grantiem. Šis ir pilnīgi atsevišķs grants, noteikumi ir pilnīgi savādāk, es teiktu, nekā citur. Arī atmaksa ir daudz vienkāršāka un ātrāka, un arī grantu iegūt ir daudz vieglāk nekā visus citus grantus, ar kuriem es vismaz dzīvojot Latvijā esmu saskārusies. Ķersimies pie prezentācijas. Kā jūs zinat, mūsdienās biznesa lielākā vērtība ir nemateriāla. Tās ir idejas, iestrādnes, tehnoloģijas, zīmoli, reputācijas, zināšanas, klientu datu bāzes un dažādas citas nemateriālas lietas. Ja mēs paskatāmies arī pēdējos gados, tad Standard & Poor's 500 rādījumos jau 20. gadā nemateriālās vērtības pārsniedza 90% uzņēmumu kopējās vērtības. Ja? Un šobrīd pēdējos gados mēs esam mākslīgā intelekta laikmetā, kad intelektuālā īpašuma tiesībām, it īpaši zīmola aizsardzībai, ir tik liela nozīme kā vēl nekad. Un, ja mēs skatāmies, kas tad ir šīs uzņēmuma nemateriālās vērtības, par ko mēs runājam, tad tas ir formālais intelektuālais īpašums, kas ietver preču zīmes, dizaina paraugus, patentus, autortiesības, domēnu vārdus un, es teiktu, arī zīmolu kopumā, ja, kas tiek aizsargāts ar kādu no intelektuāla īpašuma veidiem. Un nemateriālās vērtības ir arī nemateriālās vērtības, kas pieder uzņēmumam, ja? Bet tās nav jāreģistrē, kā piemēram zinātība, komercnoslēpumi, procesi, līgumi ar piegādātājiem, klientu attiecības, dažādas iestrādnes, biznesa. Tas ir ļoti, ļoti svarīgas nemateriālas vērtības, kuras ir pienācīgi jāaizsargā. Un lielākā daļa uzņēmumu šai sadaļai arī nav pievērsuši pietiekami daudz uzmanības. Un trešā sadaļa ir intelektuālais kapitāls, kas ir uzņēmuma rīcībā, bet nav īpašumā. Tie var būt darbinieki, dažādas produktu, programmatūru un citu un sveša intelektuāla īpašuma lietošanas licences, kas tiek izmantotas biznesā ikdienā, bet nav uzņēmuma īpašumā. Šodien mēs pieskarsimies nedaudz visiem trijiem, bet fokus būs uz pašu pirmo formālo intelektuālo īpašumu, par to, kā to pareizi aizsargāt un kā to izdarīt, izmantojot Eiropas Savienības līdzfinansējumu. Pirms dažiem gadiem Pasaules intelektuāla īpašuma organizācija lēsa, ka nemateriālās vērtības sastāda 70% pasaules ekonomikas. Iespējams, šodien šis cipars ir vēl lielāks. Taču, diemžēl, 90% uzņēmumu savu intelektuālo īpašumu nav aizsargājuši. Un šeit es runāju tieši par maziem vidējiem uzņēmumiem. Šo skaitli ir aprēķinājis Eiropas Savienības intelektuāla īpašuma birojas, veicot uzņēmumu aptauju, un tātad 90% mazo vidēju uzņēmumu nav aizsargājuši savu zīmolu un citu intelektuālu īpašumu. Un tas ir ļoti liels risks visām investīcijām, jo, kā mēs zinām, tad visas galvenās investīcijas notiek produktos, pakalpojumos, iepakojumos, mārketingā, tirgū, ja? Un ja šis zīmols un cits intelektuālais īpašums, kur visas tīs investīcijas tiek veiktas, nav pienācīgi un pareizi aizsargāts, tas ir ļoti liels risks visiem ieguldījumiem. Ja jūs atbildētu, kas jūsu biznesā ir vērtīgāks, visticamāk, ja jūs neesat ļoti rets uzņēmums, kas nodarbojas, piemēram, ar mežiem vai naftu, ja, tad visticamāk arī jūsu biznesā vislielākā vērtība ir nemateriāla, kas ir zināšanas un viss pārējais, kas no tā izriet. Mani sauc Ieva Mona Mackaite,
Es esmu zīmola aizsardzības eksperte, patentu pilnvarniece preču zīmju jomā, Eiropas Savienības preču zīmju birojā, oficiālā pārstāve gan preču zīmju, gan dizaina paraugu jomā, kā arī intelektuāla īpašuma vērtētāja, uzņēmuma reģistrā certificēta intelektuāla īpašuma vērtētāja un Pasaules intelektuāla īpašuma organizācijas certificēta intelektuāla īpašuma menedžere, kā arī es veidoju unikālus zīmolu vārdus. Man ir kurs par to, kā veidot preču zīmes, produktu nosaukumus un zīmolus, kā arī specifiska sistēma, 7 soļu process, kā izveidot spēcīgu, unikālu un pareizi aizsargātu zīmolu vārdu vai produktu nosaukumu. Tāpat esmu arī lektore un rakstu rakstus par intelektuālu īpašumu. Jūs varat pie maniem pieteikties uz bezmaksas konsultāciju, varam satikties Zoomā vai sazvanīties jums izdevīgā laikā. Un, ja jums ir kāds jautājums par intelektuālo īpašumu stratēģiju vai šiem te grantiem, varam to pārunāt. Nu, lūk, ķersimies tad pie šodienas galvenā jautājuma. Tātad, intelektuālais īpašums vienā produktā. Šis ir produkts, kurā jūs redzat pilnīgi visus intelektuālo īpašumu veidus. Katram uzņēmumam intelektuālais īpašums ir individuāls, bet tas ir ļoti daudzpusīgs. Mēs nevaram aizsargāt idejas, bet mēs varam aizsargāt ideju realizāciju. Un ja šajā Apple Watchā mēs redzam, ir pilnīgi visi intelektuāli īpašumu veidi. Šeit ir komercnoslēpumi, tātad noslēpums gan pirms palaišanas ražošanā, gan pirms palaišanas tirdzniecībā, gan pirms detaļu pasūtīšanas. Tur visur procesā ir bijuši komercnoslēpumi. Kaut vai zināt, cik daudz produktu pasūtīt, kādās tirgos reklamēt, ko rakstīt reklāmās. Tas viss ir biznesa komercnoslēpums. Ja? Viss, kas ir komerciāli nozīmīga informācija, pie kā gribētu nokļūt konkurenti, ir potenciāli komercnoslēpums, un to vajadzētu aizsargāt kā komercnoslēpumu. Tālāk ir domēna vārdi, protams, ir Apple domēna vārds, ir autortiesības Apple, gan uz dizainiem, gan uz dažādiem citiem vizuāliem risinājumiem. Protams, ir arī dizaina paraugi. Apple reģistrē arī savu produktu dizaina paraugus. Oficiāli arī ir patenti tehnoloģijām iekšā un ir preču zīmes. Tātad vārds, logo un piemēram, varbūt arī kāda 3-dimensija preču zīme. Šie ir visi galvenie intelektuāli īpašuma veidi, un šeit es viņus parādu, kā viņi visi ir vienā produktā atrodami. Tātad, ja mēs atnākam, noliekam uz galda šādu pulksteni un sakam, mēs gribam aizsargāt visu intelektuālo īpašumu, kas ar šo produktu ir saistīts, tad ir jāveic stratēģija un iedziļināšanās produktā, lai saprastu, kuru elementu, kuru intelektuālo īpašuma vai kuru unikalitātes šķautni mēs varam aizsargāt kādā veidā. Vai kaut kas ir jāreģistrē, vai arī kaut kas pats par sevi ir intelektuāla īpašuma tiesības, kā piemēram autortiesības, ja autors ir radījis unikālu darbu, un devis savu ieguldījumu unikālu darbu radīšanā, tad, protams, kad ir arī autortiesības, kas nav jāreģistrē. Bet principā ir ļoti svarīgi saprast, kādā veidā vislabāk aizsargāt intelektuālo īpašumu, lai tie, kas ierauga produktu, vai, piemēram, ja jūs tirgojat pakalpojumu, nevarētu to tik viegli atveidot, ja pareizāk sakot, nedrīkstētu to tik viegli atveidot. Jo šobrīd, dzīvojot mākslīgā intelekta laikmetā, nokopēt var teju visu, jebkuru veiksmīgo un peļņu nesošo produktu, pakalpojumu, risinājumu var nokopēt un pat vēl uzlabot. Tāpēc ir ļoti svarīgi aizsargāt jau esošo intelektuālo īpašumu un, protams, arī aizsargāt savu reputāciju, savu zīmolu, savu identitāti, lai neviens neiedzīvotos negodprātīgi uz jūsu sūri grūti radīto darba, produkta, pakalpojumu vai risinājuma, kur ir ieguldīts tiešām liels darbs izpētē, iegūtajiem rezultātiem. Tāpēc pirmajā vietā ir komercnoslēpums šajā sarakstā. Nu, lūk, Eiropas Savienības intelektuālo īpašumu birojas, apzinoties, ka 90% mazo vidēju uzņēmumu savu intelektuālo īpašumu nav pienācīgi aizsargājuši, ir izveidojis fondu, mazo vidēju uzņēmumu fondu, idejas stiprākam uzņēmumam. Un šis fonds, ja nemaldos, jau 5. gadu pēc kārtas, piedāvā ievērojumu atbalstu intelektuālo īpašumu izpētei, stratēģijai, konfliktu risināšanai un preču zīmju, dizaina paraugu un patentu reģistrācijai.
ja mēs paskatāmies ciparos, tad šobrīd pēdējos gados no 2021. gada ir jau teju 70 miljoni eiro izdalīta Eiropas Savienības mazajiem vidējiem uzņēmumiem. Salīdzinot ar citiem gadiem, skatos, ka arī budžets ir diezgan liels plānots. Un šis ir varbūt tāds kopējais ciparu svars, kas parāda, cik sen tas fonds ir. Bet ņemot vērā, ka jums interesē praktiski, kā jūs varat iegūt finansējumu, kā to izmantot un cik ilgi jūs dabūsiet naudu atpakaļ, tad es uzreiz ķeršos pie lietas. Tātad pieteikties var Eiropas Savienības mazie un vidēji uzņēmumi, kā arī Ukrainas uzņēmumi. Šobrīd grantam var pieteikties no 2. februāra, un oficiāli to varēs izdarīt līdz 4. decembrim, vai kamēr nauda beigsies. Realitātē situācija ir tāda, ka visus iepriekšējos gadus nauda beidzās daudz ātrāk. Piemēram, pagājušajā gadā nauda beidzās finansējums jau tika izsmelts oktobrī. Ņemot vērā, ka lai gan šogad tas naudas piešķirtais apjoms ir lielāks, bet ņemot vērā to, ka arī potenciālie ieguvumi ir palielināti, jo, piemēram, ja pagājušajā gadā Latvijai intelektuāla īpašuma stratēģijas pakalpojums tika novērtēts 700 eiro apmērā, tad šobrīd šis pakalpojums jau ir līdz 1300 eiro. Tas nozīmē, ka ir pieejams daudz lielākas summas stratēģijai, konfliktu risināšanas stratēģijai, un arī citās valstīs, ne tikai Latvijā, šīs summas ir pieaugušas. Turklāt šis fonds ir kļuvis vēl populārāks. Domāju, ka nauda nebūs līdz 4. decembrim. Tas ir mans personiskais viedoklis, pēc pieredzes strādājot 5 gadus ar šo fondu. Es domāju tā, ka nav tā, ka jums ir obligāti šomēnes uzreiz jāpilda visi pieteikumi un jāpiesakās, bet noteikti iesaku neatlikt to un pieteikties, piemēram, līdz Jāņiem. Ja? Tātad, kādām aktivitātēm var iegūt šo finansējumu? Atšķirībā no citu fondu finansējumiem, šis finansējums ir paredzēts konkrētām aktivitātēm, un tas tiek izsniegts voucher veidā. Tātad ir konkrēts pakalpojumu veids, kuram ir piešķirta konkrēta summa. Ja? Tas nav tā kā, piemēram, ja jūs izvēlaties virzienu, un tad jūs izdomājat, kādu pakalpojumu jums vajadzēs un prasat, vai jūs par to dabūsiet grantu. Nē, šeit ir otrādi, šeit ir tā, pakalpojums ir tāds, vai nu jūs viņu gribat, vai nu jūs viņu negribat. Ja? Tādā formā, tā kā savukārt, tad, kad granta vouchers ir piešķirts, tad granta atmaksa ir 100%. Tādā ziņā 100% iespēja, ka nepastāv riski, ka varētu kaut kādā brīdī kaut kas, piemēram, parādīties neatbilstība. Ja, piemēram, jūs pieprasat grantu preču zīmes reģistrācijai un granta ietvaros preču zīmes reģistrācija tiek iesniegta, tad, protams, ka granta un jūs saulēcīgi nauda tiek atprasīta, tad ir 100% rezultāti, ka naudu jūs saņemsiet atpakaļ 4 līdz 6 nedēļu laikā. Ja? Nav tāda situācija, ka pēc tam tur kaut kas tiek papildus vērtēts, un nē, tā nav. Tur viss ir tā kā, ja visi noteikumi ir izpildīti, nauda tiek atskaitīta. Kāpēc es pie tā tik ilgi apstājos? Tāpēc, ka man pašai bija pieredze, kad uzņēmumi stāsta, ka viņi ir pieteikušies citu fondu grantiem, un pēc tam, kad projekts ir noslēdzies un iesniegt dokumenti, ka tiek norādīts uz dažādām nepilnībām, un beigās uzņēmums atsakās vispār no granta vai vienkārši šo te kaut kā līdzfinansējumu atsaka izmaksāt, tad šī ir tā situācija, kur tā nevar gadīties. Ja? Jo finansējums ir paredzēts konkrētiem pakalpojumiem, un ja pakalpojums ir sniegts, rēķins ir apmaksāts, atskaita iesniegta, tad naudas atmaksai šķēršļi nevar būt. Tātad, ja reiz ir šie precīzie pasākumi, kuriem var iegūt finansējumu, tad izstāstīšu, kas tad ir šie pasākumi. Tātad, pirmkārt, un viens no visvērtīgākajiem voucheriem, kā ir atzinuši mūsu klienti, ir intelektuāla īpašuma stratēģija, jeb IP scan vouchers. Ja? Tā ir uzņēmuma intelektuālā īpašuma vispārēja analīze, stratēģiska analīze ar ieteikumiem aizsardzībai, reģistrācijai, komercializācijai un visam pārējiem, kas principā viss par un ap intelektuālo īpašumu, kas ir šobrīd jūsu uzņēmuma rīcībā, gan tagad, gan tālākā nākotnē. Šis ir tas, kā lai saka, intelektuāla īpašuma audits, stratēģija un stratēģijas sagatavošanas tāda kā sesija,
ko, protams, lielie uzņēmumi veic ikgadēji, ja, bet mazajiem vidējiem uzņēmumiem iesaka to izdarīt vismaz vienu reizi mūžā, jo, kā mēs redzējām, intelektuālais īpašums mūsdienās ir biznesa lielākā vērtība, tāpēc ir ļoti svarīgi, lai tas būtu pienācīgi un pareizi aizsargāts un arī atspoguļoties uzņēmuma bilancē un dokumentos atbilstoši tam, kā tas ir nepieciešams, lai tas attiecīgi radītu pienesumu arī biznesa vērtībai kopumā. Nu, lūk, šī summa 1620 eiro, tas nav Latvijai, tā ir līdz, jā, katrā valstī ir cita summa, pēc tam es precizēšu par Latviju. Tāpatās ir tāda vēl viena programma, kas ir nevis IP Scan, bet IP Scan Enforcement. Tas ir ļoti līdzīgi, tikai šī stratēģija tiek izstrādāta konfliktu risināšanai. Katrs Eiropas Savienības uzņēmums tajās valstīs, kur ir pieejami šie voucheri, var pieteikties abiem diviem pakalpojumiem. Piemēram, ja jūs kāds apsūdz intelektuālo īpašumu pārkāpumā, vai jūs vēlaties vērsties pret kādu uzņēmumu, un jums šķiet, ka kāds kopē jūsu zīmolu vai autortiesības vai kā citādi negodprātīgi rīkojas attiecībā pret jūsu intelektuālo īpašumu, jūs varat iegūt šo Eiropas Savienības līdzfinansējumu, lai veiktu konfliktu situācijas izpēti, analīzi un stratēģiskos ieteikumus, kā rīkoties. Tā kā abos virzienos, vai nu jūs vēlaties pret kādu vērsties, vai nu pret jums kāds ir vērsies. Otrs atbalsta veids ir voucheri, preču zīmju un dizaina paraugu reģistrācija. Šogad pieejamais apjoms ir 700 eiro uz vienu, pieteicēju uz vienu mazo vidēju uzņēmumu. Un tāpatās ir pieejams finansējums arī patentiem, patentu meklējumiem un patentu, juridiskajām izmaksām voucheris. Ja? Un tāpatās ir arī pieejams arī voucheris augu šķirņu aizsardzībai. Es jums uzreiz teikšu, ka ar patentiem un augu šķirnēm mēs Intellectual Agency nenodarbojamies, tāpēc, ja jums ir tehnoloģija patents vai medicīnā kāds patents vai bioloģijā kāds patents tieši, kas ir recepte, tehnisks risinājums, kaut kas tāds, tad uzreiz aicinu jūs vērsties pie profesionālā patentu pilnvarnieka tieši, kas ir specializējies uz patentiem. Attiecīgi, ja tas ir bioloģijas, tad bioloģijas jomā, ja tehnoloģija, tad tehnoloģija, protams, tā būtu vēl ideālāk, bet jebkurā gadījumā pie kāda patentu pilnvarnieka, kas ir specializējies šajā jomā. Ja jūs nezināt nevienu, varat man atrakstīt, un es jums ieteikšu kādu no saviem jomas kolēģiem, par kuru tiešām man ir laba sajūta un laba pieredze sadarbojoties. Mēs Intellectual Agency palīdzam klientiem saistībā ar intelektuālo īpašumu stratēģiju kopumā, jā, ar preču zīmēm, patentiem nē, bet preču zīmēm, dizaina paraugiem, autortiesībām, komercnoslēpumiem, intelektuālo īpašumu novērtēšanu naudas izteiksmē un jaunu zīmolu vārdu un produktu nosaukumu veidošanu. Šī ir tāda kā mūsu biznesa specifika. Un arī, ja jums ir nepieciešams kādu konfliktu risināt, arī tad jā, bet tieši ne patentu jomā. Nu, lūk, tā tāda neliela atkāpe no tēmas par voucheriem. Ejam tālāk. Ja jūs jautājat, kas tad ir mazie vidēji uzņēmumi, visticamāk, jūs kā grāmatveži vai biznesa stratēģi jau zinat, kas ir mazie vidēji uzņēmumi, bet galvenais, ko es vēlos uzsvērt, ka šim grantam var pieteikties visi saimnieciskās darbības veicēji, tajā skaitā pašnodarbinātas personas, un svarīgi ir tas, ka nav arī obligāti jābūt PVN maksātājiem. Vienīgā nianse Eiropas Savienības intelektuālo īpašumu biroja šis fonda grants neatmaksā atpakaļ PVN. Līdz ar to atsevišķiem pakalpojumiem var rasties sadārdzinājums. Nu, lūk, ja mēs runājam par summām, es jau tā kā ieskicēju, bet varbūt šī ir tāda tabuliņa, jums interesē, jūs varat uztaisīt screenshotiņu. Šeit ir tādi tā kā aptuveni termiņi, un var saprast, kā tie voucheri īsti izskatās. Tātad ir pirmais voucheris ir IP Scan, un tur ir arī IP Scan Enforcement, 2 voucheri, ja, kur tā kā jūs varat saņemt atpakaļ 90% no pakalpojuma vērtības. Latvijā šī summa IP Scan un IP Scan Enforcement pakalpojumam ir noteikta 1300 eiro. Tātad jūs varat saņemt atpakaļ 1170 eiro. Es jums šeit rādu prezentāciju, ko ir sagatavojis Eiropas Savienības SME fonda
kolektīvs, un viņi arī aicina mūsu pilnvarniekus šo te informāciju izplatīt un izmantot informācijas sniegšanai. Un pagaidām es neesmu uztaisījis vēl latviski šo te informāciju, jo fonds tikko sākās. Ja? Un, tāpēc es reiz gribētu precizēt, ka tajā sarkanajā, jeb oranžīgajā apvilktajā laukumiņā tā ir kopējā summa, maksimālā summa, kas ir iespējama Eiropā. Ja nemaldos, maksimālā summa ir valstī, piemēram, Somijā, tādās valstīs, kur ir lielākie vidēji ienākumi. Latvijā šī summa ir 1170. Tad atceramies 1170. Un tad, kad jūs saņemat šo te vaučeri, 6 mēnešu laikā ir jāiegūst konsultācija pie attiecīgā patenta pilnvarnieka, kas ir apstiprināts šajā SME fonda, pakalpojumu sniedzēju sarakstā. Mēs Intellectual Agency pagaidām esmu viena, kas sniedz šo konsultāciju, un drīzumā jums jau būs arī kolēģi pievienosies. Un, mēs esam viens no lielākajiem šī pakalpojumu sniedzējiem pēdējos 5 gados. Un, pirms pāris gadiem man arī uzaicināja Eiropas Savienības intelektuālo īpašumu birojas citiem šī pakalpojumu sniegšanas ekspertiem stāstīt par pieredzi. Acīm redzot, mūsu darbs tika ļoti augsti novērtēts šī pakalpojuma sniegšanas jomā. Tāpēc, ja jums interesē tieši intelektuāla īpašuma stratēģija, zīmola, aizsardzības novērtēšanas vai veidošanas kontekstā, tad ar prieku jums palīdzēšu. Savukārt, ja jums ir fokus uz patentiem, tehnoloģijām, bioloģiju, medicīnu, tad es aicinātu tomēr iet uzreiz pie eksperta, kas ir specializējies šajā jomā un sākt arī ar intelektuālu īpašumu stratēģiju un izpēti pie šāda eksperta jau uzreiz. Protams, es jums varu pastāstīt par patentiem un izvērtēt atsevišķus riskus un nianses, bet tomēr, ja jums ir nopietna vēlme patentēt, tad aicinu tiešām uzreiz vērsties pie speciālista šajā jomā. Otrs vaučeris ir preču zīmes un dizainparaugi, un intensitāte ir tāda, ka, ja, piemēram, jūs reģistrējat preču zīmi Latvijā vai Eiropas Savienībā, jūs varat dabūt 75% no oficiālajām nodevām. Savukārt, ja jūs vēlaties starptautiski, izmantojot Madrides sistēmu, piemēram, ja jums jau ir preču zīme Latvijā vai Eiropas Savienībā un jūs vēlaties paplašināties, tad no šīm Pasaules intelektuāla īpašuma organizācijas nodevām jūs varat atgūt atpakaļ 50%. Maksimālā vaučera summa ir 700 eiro. Un maksimālais termiņš, kurā ir jāapgūst vaučers, ir 2 mēneši. Tātad sākumā to piešķir uz 1 mēnesi, un tad var pagarināt par 1 mēnesi. Ja jūs šeit skatāties un domājat tā visādi sarežģītas tabulas un cipari un mēneši, uzreiz teikšu tā, mēs saviem klientiem nodrošinam granta pieprasīšanu, saņemšanu, administrēšanu, līdz pat naudas atmaksai jūsu uzņēmuma kontā bez papildus maksas. Un šī būtu pirmā un pēdējā reize, kad jums būtu jāredz šī tabula, ja jūs ar mums strādājat. Bet, protams, jūs varat arī paši pieteikties grantam Eiropas Savienības intelektuālo īpašumu biroja vietnē, internetā un paši administrēt savu grantu. Tas ir brīvi izdarāms, jebkuram ir jāizveido profils. Eiropas Savienības intelektuālo īpašumu biroja šajā SME fonda 2026 programmā ir jāizveido klienta profils, un jūs varat pieteikties vaučeriem gan intelektuāla īpašuma stratēģijai, gan preču zīmju reģistrācijai, gan patentiem, gan augu šķirnēm. Atkarībā no tā, kas jums ir nepieciešams, kas ir jūsu plānā un nodomā, to jūs droši varat īstenot. Bet savukārt, ja jūs jau zinat, ka jūs vēlēties sadarboties, piemēram, ar mums, tad es tomēr aicinu pieteikties caur mums, jo tad mums arī patīk, ka mēs varam kontrolēt visus termiņus, nodrošināties, ka viss ir pareizi iesniegts, ka visi dokumenti ir pareizi un precīzi. Tāpēc mēs izvēlamies labāk to izdarīt bez papildus maksas, lai pēc tam nav nekādi tādi sarežģīti jāskaidro, kā to grantu atgūt, kas tur kurā ailē ir jāraksta un kā to visu izdarīt. Tāpēc mēs to labāk izdarām. Bet par cik es saprotu, ka lielākā daļa no klausītājiem jūs esat grāmatveži, jūs sapratīsiet, ka visticamāk arī, ka jums patīk tā, ka jūs varat kontrolēt visus procesus un termiņus, jo tas ievērojami ietaupa, vai ne, ilgtermiņā skatoties laiku un enerģiju. Lūk, šeit ir ieskicēti piemēri. Tātad, ja jūs vēlaties reģistrēt preču zīmi Eiropas Savienības līmenī vienā klasē, tad oficiālā nodeva ir 850 eiro, un jūs no tās saņemat atpakaļ 75%, un šeit ir rāmīti ir atzīmētas kopējās uzņēmuma izmaksas.
Un ar dizaina paraugiem ir līdzīgi. Ja? Dizaina paraugus viena granta ietvaros jūs varat reģistrēt vairākus, tur kādi 3, manuprāt, sanāk granta ietvaros. Protams, jūs varat reģistrēt vēl vairāk, vienkārši maksimālais naudas atmaksas apjoms ir 700 eiro gadā, ja, uz vienu uzņēmumu. Tātad, ja jūs esat pieteikušies šim grantam jau iepriekšējos gados, jūs varat pieteikties atkal, jo doma ir tāda, ka intelektuālais īpašums ir dzīvs, ir aktīvs. Viņš papildus aug un attīstās ik gadu, ja, tāpēc intelektuāla īpašuma stratēģiju jūs varat veikt katru gadu, lai atskatītos, kas ir noticis, kas ir mainījies, kā ir mainījušās tendences, varbūt ir jauni produkti, varbūt ir jauni zīmoli, varbūt ir jaunas preču zīmes, varbūt ir jauni tirgi, ja? Varbūt ir jāveic izpēte. Tā ir tāda lieta, kas ir dinamiska un augoša, un tāpēc reizi gadā šī programma pagaidām ir paredzēta. Nevar zināt, vai viņa vēl nākamgad būs, ja? Bet pēdējos tad sanāk 5 gadus tāda ir bijusi. Ja mēs atgriežamies uz vienu no galvenajiem pakalpojumiem, tīri, kā es varu pateikt, mūsu klientu kontekstā, un vienu varbūt no vērtīgākajiem pakalpojumiem ar 90% apmaksu ir intelektuāla īpašuma stratēģija. Ja? Un šajā, kas ir ietverts šajā pakalpojumā? Tātad pakalpojuma cena ir 1300 eiro plus PVN. Grants atmaksā atpakaļ 90%, jeb 1170 eiro. Kas ir ietverts šajā stratēģiskajā, kā lai saka, konsultācijā? Pirmkārt, uzreiz vērsīšu uzmanības to, ka katrs konsultants, kas šo konsultāciju sniedz, būs unikāls, ja? Ar savu unikālo pieredzi, ar savu redzējumu, ja? Bet katram ziņojumam tik un tā ir jāievēro Eiropas Savienības intelektuāla īpašuma biroja noteiktās vadlīnijas, ja? Un tāpat tās ir kaut kādi standarti, pie kā ir jāpieturās. Un sākam ar to, ka intelektuālo īpašumu ziņoja, pēc tam arī katram uzņēmumam tiek sagatavots šāds te individuāli radīts intelektuāla īpašuma ziņojums, kur ir aprakstīts biznesa modelis, ja, tirgi, nākotnes perspektīva. Tas ir viss, ko pārunā šajās te strateģiskajās konsultācijās, tas viss tiek uzlikts uz papīra. Un papildus tiek paskaidrots, jeb aprakstīts, ko var reģistrēt kā preču zīmes, kuros gados, kādās teritorijās, kādu preču pakalpojumu sarakstu sastādīt reģistrācijai, kuras dizaina paraugus ir vērts reģistrēt, kurus nē, ko darīt ar autortiesībām, kā slēgt līgumus ar darbiniekiem, kā slēgt līgumus ar autoriem vai izpildītājiem, ko rakstīt komercnoslēpuma aizsardzības līgumos ar darbiniekiem, ar izplatītājiem. Ja? Un kā aizsargāt patentus konceptuāli, ja? Kā aizsargāt dizaina paraugus. Tām visām sadaļām vajadzētu būt iekšā. Ja? Un kā izmantot meklēšanas rīkus, kā pārbaudīt preču zīmes, kā pārvaldīt intelektuālo īpašumu, kā grāmatot un tā tālāk. Tām visām lietām vajadzētu būt standarta ziņojumā. Varu pateikt, ka mēs Intellectual Agency savos ziņojumos noteikti veicam arī agrāko tiesību pārbaudi, jā, jo es zinu, ka klientiem neinteresē, kā konceptuāli to izdarīt, bet mēs to izdaram kopā. Ja? Es parādu, kā to izdarīt, un jums, protams, paliek arī zināšana nākamajām reizēm, bet sākumā mēs to izdaram un noskaidrojam konkrēti visus potenciālus šķēršļus, izvērtējam, kuras preču zīmes vajag reģistrēt, kuras tieši kādā formātā, jā, vai logo, vai vārdu, jā, vai varbūt tās kaut kādu vairāk iepakojumu dizainu. Jā, tas ir arī atkarīgs ļoti bieži no agrāko tiesību pārbaudas rezultātiem. Tad, kad mēs veicam tirgus izpēti, konsultācijas laikā mēs jau redzam, kas ir drošākais veids, kas ir efektīvākais veids, jā, un kādā secībā to visu darīt. Lūk, mēs konsultācijās mēs arī klientiem dodam bez maksas digitālo žurnālu par komercnoslēpuma aizsardzību, tāpēc, ka tā ir ļoti plaša tēma un visā pasaulē komercnoslēpuma aizsardzībai principi ir vieni un tie paši. Un tā ir tāda tēma, kur arī mēs 2 stundās pat nespētu iziet cauri visam, kas ir iespējams. Tāpēc mēs arī dodam bezmaksas digitālo žurnālu, kur esam apkopojuši aktualitātes, komercnoslēpuma aizsardzības līguma paraugs un tā tālāk. Ja? Tā kā tās ir tādas svarīgas lietas, kas tiek izrunātas intelektuāla īpašuma stratēģijā. Bet galvenais fokus, protams, tad, kad jūs strādājat, piemēram, ar mums ir zīmola aizsardzība, intelektuāla īpašuma vērtības. Mēs izstāstam, kā jūs aptuveni varat orientēties vērtībā, kā pareizi reģistrēt intelektuālo īpašumu, jā, kā pareizi saprast ilgtermiņā, kā lietas iestatīt pareizi jau sākumā un pat sastādīt arī tādu kā grafiku uz priekšu.
jo, kā jau mēs sarunājām un runājām, ka intelektuālais īpašums mūsdienās ir biznesa lielākā vērtība, un 90% uzņēmumu to nav aizsargājuši. Ja? Kas ir ļoti liels risks investīcijām. Līdz ar to mēs šajā konsultācijās un ziņojumu sagatavošanā ieliekam maksimāli daudz resursus, lai jums tas ziņojums būtu kā tāda uzņēmuma intelektuāla īpašuma grāmata, kur jūs pastāvīgi varat papildināt. Piemēram, mēs to klientiem sūtam kā Google dokumentu, ja, kur jūs varat papildināt laika gaitā. Tur būtu sarakstīts viss jūsu preču zīmes, dizaina parauga, autortiesības, mājaslapas, sociālo tīklu handle, viss, kas ir. Mēs vienkārši visu to apkopojam šīs konsultācijas laikā un saliekam vienā vietā. Nezinu, cik no jums klausītāji, kam ir, kā lai saka, ja jūs tagad tā padomāt, cik no jums ir šāds dokuments uzņēmuma iekšienē, pēc statistikas liecina, ka mazāk kā 10%. Un savukārt mūsu klienti atzīst, ka šis ir viens no vērtīgākajiem pakalpojumiem. Tad bieži jautājums ir tāds, šādi izstāsta šis komercnoslēpuma žurnāls. Lūk, un tātad konsultācijā mēs izanalizējam komercnoslēpumus, preču zīmes, par teritorijām un tā tālāk. Izanalizējam, kādi ir varianti, ko var aizsargāt, kā. Dažreiz arī nevajag reģistrēt preču zīmi. Arī tā ir gadījies, ka klients atnāk uz intelektuālo īpašumu stratēģiju un nolem preču zīmi nereģistrēt. Apsvērumi un iemesli ir dažādi, kāpēc šāds lēmums tiek pieņemts. Preču zīmi veidi. Šie ir visi jautājumi, ko mēs izskatām konsultācijā. Tātad domēna vārdi, autortiesības. Lielākajai daļai uzņēmumu ir lielākā daļa no šiem pakalpojumiem. Nevis no šiem pakalpojumiem, bet no šo intelektuālo īpašumu veidu. Lielākajai daļai tas viss ir. Izņemot, varbūt patentu un dizaina paraugu ir mazāk uzņēmumiem, bet autortiesības, preču zīmes, domēna vārdi un komercnoslēpumi ir teju visiem. Tāpat tās arī sociālo tīklu handli, kas it kā nav intelektuālais īpašums, bet ļoti labs marketinga resurss, kā lai saka, mārketinga rīks. Ja jūs vēlaties vairāk, es tā kā ātri izgāju cauri tiem punktiem, lai pieturētos pie jūsu 30 minūšu formāta, bet ja jūs vēlaties padziļinātāk ieskatīties, kas tad ir tie intelektuāli īpašuma veidi, ar ko viņi savā starpā atšķiras, aicinu jūs noskatīties mēneša impulses februāra ierakstu, un tur es esmu dziļāk un padziļinātāk izgājusi cauri zīmola aizsardzības pamatprincipiem un visiem intelektuāli īpašuma veidiem. Lūk, ja mēs skatāmies tīri par stratēģiju un zīmolu kopumā, tad es teiktu, ka 4 biežākās problēmas, ar ko klienti vēršas pie manis, man ir es teikšu, kaut kāda 15 gadu pieredze intelektuāla īpašuma jomā, tajā skaitā intelektuāla īpašuma novērtēšanā. Un preču zīmju un dizaina paraugu reģistrācijā aizsardzībā Latvijā, Eiropas Savienībā un starptautiski. Un tāpēc es teikšu no savas prizmas, šī nav tāda pasaules statistika, bet šie ir galvenie iemesli. Tātad vārds nav unikāls. Piemēram, jūs esat izvēlējuši zīmolu nosaukumu un kādam ir kaut kas līdzīgs jau bijis. Piemēram, kādā valstī, kas jums interesē, tāpat var nebūt esošā Latvijas teritorija, bet, piemēram, jūs vēlaties iet uz Eiropas tirgu, bet Eiropas Savienībā vai kādā no dalību valstīm jau līdzīgs vai identisks vārds reģistrēts. Tad vārds nav bijis saulēcīgi aizsargāts. Arī nokavēšana, saulēcīga pieteikuma neiesniegšana var ievērojami apdraudēt intelektuālo īpašumu tiesības. Tāda vārds nav atbilstošs. Ir tā, ka uzņēmums ir sācis strādāt sen, produktu nosaukums vai zīmola vārds vairs neatbilst. Varbūt kvalitātei, piemēram, jūs esat pārgājuši uz premium sektoru, varbūt mērķa auditorijai neatbilst, varbūt tirgumu neatbilst, varbūt jums pašam vairs nepatīk. Iemesli var būt visdažādākie, bet katrs no tiem iemesliem ir ļoti svarīgs, tāpēc, ka zīmola vārds un produktu nosaukums, principā vārds, katrai lietai, produktam vai pakalpojumam ir pamatā. Tas ir tas, ko visi lieto ikdienā, tas ir tas, kā visi jūs sauc, tas, kā par jums runā, tas, ko meklē internetā, tāpēc vārdam ir ļoti, ļoti liela nozīme. Un nav tā, ka ir tikai svarīgi, lai viņš ir juridiski aizsargājams vai arī tehniski aizsargājams pēc būtības, bet tiešām vai tas ir atbilstošs vārds. Ja viņš ir atbilstošs, tad ir vērts turpināt viņā investēt, ja nē, tad ir jāapstājās un jāpadomā, vai nav pienācis laiks to papildināt, modificēt, mainīt un tā tālāk.
Un ceturtais iemesls ir vārds nav aizsargāms pēc būtības. Jā, arī tā var būt, ka nosaukums ir izvēlēts tāds, ko nevar aizsargāt, un tad var vai nu domāt par jaunu vārdu, jā, vai arī skatīties un modificēt risinājumus, varbūt ar grafiskos elementus aizsargāt, varbūt iepakojumu, varbūt dizainu. Jā. Tā kā ir jāskatās konceptuāli, kas tad ir tas nākamais solis un kas ir mērķis. Jā. Vai ir svarīgi vienkārši aizsargāt, reģistrēt preču zīmi, lai to ieguldītu uzņēmuma aktīvos un palielinātu biznesa vērtību, vai, piemēram, izsniegt licences frančīzes, vai arī realistiski aizsargāt vārdu. Jā. Ļoti dažādi iemesli var būt prioritāri. Protams, preču zīmju un citu intelektuālo īpašumu reģistrācijai ir vairāki būtiski iemesli, jā, bet katram uzņēmumam kāds no šiem iemesliem var būt prioritārāks nekā pārējie. Lūk, šodien gribēju jums ielikt prezentācijā tādas galvenās lietas, kas ir jāņem vērā zīmola drošības kontekstā. Jo šodien mākslīga intelekta laikmetā zīmola drošība un zīmola vērtība ir ļoti, ļoti būtiska. Ja? Jo visi vēlās iegūt kvalitatīvu, uzticamu un drošu produktu un iegādāties no uzticamiem zīmoliem. Tāpēc ir ļoti svarīgi investēt zīmolā, zīmola reputācijā, drošībā un vērtībā. Un šeit ir 4 galvenās lietas, kas ir jāzina katram uzņēmumam. Un tas noteikti noderēs vai nu tagad, vai nu tuvākā un tālākā nākotnē. Tātad jau sākot ar ideju. Vispirms ir jāiegādājas domēna vārds, pirms vispār publiskot zīmola vārdu vai pirms pieteikt preču zīmes reģistrācijai. Piemēram, internetā darbojas ļoti daudz kiberskvoteri un dažādi citi, kā lai saka, iedzīvošanās meistari, kas pat likumīgos veidos, piemēram, redz, ka kāds ir pieteicis preču zīmi, ātri apskatās, ka šāds domēna vārds nav nopirkts, nopērk domēna vārdu un jau pēc stundas jums ir e-pastā piedāvājums nopirkt šo te pašu domēna vārdu, kurš vēl pirms stundas maksāja 10 eiro, jūs jau viņu varat nopirkt par 2500. Ja? Tāds bizness notiek. Tāpēc domēna vārds ir lētākais veids, kā ielikt kāju durvīs zīmola aizsardzībai, preču zīmē aizsardzībai, produktu aizsardzībai. Ja? Tā kā tīri preču, no nosaukuma logotipa viedokļa. Ja? Tāpēc iesaku vienmēr vispirms sākt ar domēna vārdu rezervāciju. Tad ir ļoti svarīgi reģistrēt savā vārdā preču zīmes dizaina paraugus visās valstīs, kurās plānojat tirgoties un iziet tirgos. Nedodat šādas tiesības saviem aģentiem, pārstāvjiem vai sadarbības partneriem. Obligāti reģistrēt savā vārdā un pēc tam izsniedzat licenci. Tā ir ļoti bieža kļūda uzņēmējiem, kad viņi domā, nu labi, man tur ir čoms Austrālijā, es viņam atļaušu pieregistrēt savu preču zīmi savā vārdā. Nē, ļoti labi sadarbojamies ar čomu Austrālijā, bet reģistrējam preču zīmi savā vārdā un izsniedzam lietošanas licenci. Ja? Tā ir ļoti būtiska nianse, lai saglabātu kontroli pār zīmolu. Tas ir attiecībā uz preču zīmēm dizaina paraugiem. Attiecībā uz patentiem tur var būt arī izņēmumi. Ja? Tur jāskatās arī līgumā, kurš par ko maksā, kuram kurš patents pieder, kurā teritorijā. Tā ir tāda niansētāka, niansētāks jautājums, bet tieši preču zīmēm vajadzētu darīt tā, ka turēt visu savās rokās. Obligāti sadarbības partneriem atrunājiet pienākumus un saistības attiecībā uz zīmola elementu drošību un izmantošanu. Un obligāti kontrolējiet arī savu intelektuālo īpašumu, uzraugiet savu intelektuālo īpašumu, ja? Jo intelektuālais īpašums ir īpašums, un īpašuma aizsardzība ir jūsu kā īpašnieka savās rokās. Tātad šeit es vēlreiz, lai ir ērtāk, ieskicēšu, kā izskatās šie te voucheri intelektuāla īpašuma stratēģija un aizsardzībai. Šeit es gan ieliku mūsu uzņēmumu tā kā bildīt, ja? Bet te var tā kā nedaudz labāk redzēt, ja tā var teikt. Tātad ir vouchers 1170 eiro vērtībā, ja? Par kuru jūs varat izmantot pakalpojumam, kas maksā 1300 eiro. Tātad jūs dabūnat 90% atpakaļ. Ja? Un otrais voucheris ir preču zīmu dizaina paraugu reģistrācija Latvijā un Eiropas Savienībā vai starptautiskā līmenī. Latvijā Eiropas Savienībā 75%, starptautiski 50%. Un šeit, ja jūs sekojat šim QR kodiņam, jūs nonāktu intelektuālā vai mājaslapā, kur ir papildus informācija par šo te grantu.
Un ja jūs nolemat sadarboties ar mums granta ieguvē, preču zīmju reģistrācijā vai citos jautājumos, jūs varat aizpildīt mājaslapā esošo formu, un mēs jums automātiski e-pastā nosūtīsim visu informāciju par grantu, par termiņiem, kādi dokumenti ir nepieciešami un tā tālāk. Bet pie reizes atgādinu, ka grantam jūs varat pieteikties arī paši. Vienīgais ir tas, ka, protams, intelektuāla īpašuma stratēģijas un intelektuāla īpašuma konflikta stratēģijas jautājumus jūs nevarat risināt paši, un tas jums būs jādara pie Eiropas Savienības intelektuāla īpašuma biroja certificēta pārstāvja, ja, kas šo jautājumu ir tiesīgs jums atrisināt, bet savukārt preču zīmes un dizaina paraugus jūs varat reģistrēt arī paši saviem spēkiem. Un tas nozīmē, ka katru no voucheriem var ņemt gan visus kopā, gan katru atsevišķi. Tātad iesaku ņemt tieši to, ko vajag, un tad, kad vajag, ja, lai nav tā, ka jūs paņemat voucheri un nepaspējat veikt izpēti, un tad voucheris beidzās, jo otrais paņemt viņu vairs nav iespējams tajā pašā gadā. Un šobrīd termiņi ir ļoti īsi, piemēram, reģistrācijas voucherim termiņš ir maksimums 2 mēneši, tāpēc iesaku sākt ar stratēģiju, un pēc tam ķerties pie reģistrācijas. Lūk, šeit es ieliku ieskicēt, tā ir forma, ko jūs varat aizpildīt, un mēs jūs bez maksas pieteiksim grantam, administrēsim grantu un palīdzēsim jums nokārtot šo jautājumu, jo šis ir tieši tas, ar ko mēs nodarbojamies. Uzņēmējiem bieži ir jautājums. Labi, es saprotu, ir vouchers, ir 90%, tad ko tieši var dabūt, ja? Tad, ko tieši var dabūt, ir tā, ka kā tas reāli izskatās. Ja? Jo it kā tā sistēma ir nedaudz sarežģītāka nekā citiem grantiem, iespējams, bet iespējams, ka nē. Iespējams, ka nav sarežģītāk. Jūs paklausieties un jūs pasakiet, vai ir sarežģītāk vai nav. Tātad, pirmais solis, ja? Ja jūs sadarbojaties ar mums, ja jūs sadarbojaties ar citiem, varbūt tur ir savādāk soļi, ja? Bet es izstāstīšu, kā ir ar mums. Tātad mēs iesniedzam pieteikumu jūsu vārdā piešķirt jūsu uzņēmumu grantu. Tātad līdz 15 darba dienu laikā Eiropas Savienības intelektuāla īpašuma birojas atsūta akceptu jums un arī mums. Ja? Viņš sūta gan pieteicējam, gan pārstāvim, ja? Visu informāciju, tā kā viss jums automātiski arī ies, un jūs esat grāmatvežs, tad visus šos dokumentus, ko Eiropas Savienības intelektuāla īpašuma birojas sūta, jūs uzreiz automātiski liekat arī grāmatvedībā, jo tie arī kalpos kā apliecinājums, kāpēc jums ienāk kontā nauda no Eiropas Savienības intelektuāla īpašuma biroja vēlāk. Ja? Lūk, un tātad 15 darbdienu laikā pienāk akcepts, ka grants ir piešķirts. Tad mēs ar jums sazinamies un sarunājam pirmo konsultāciju Zoomā. Ja? Konsultācijas pie mums notiek visas online Zoomā, un mēs sarunājam pirmo konsultāciju, kas ir 1,5 līdz 2 stundas. Ja? Un papildus, ja nepieciešams, mēs sarunājam nākošās konsultācijas. Tur jau par preču sarakstiem, ja jūs izlemat kaut ko reģistrēt, ja, tad tālāk par pāriem jautājumiem jau ir nākošās konsultācijas. Pēc konsultācijas mēs jums izrakstam rēķinu granta apmērā, piemēram, līdz 1300 eiro plus PVN. Tad, kad rēķins ir samaksāts, ja, mēs sagatavojam jums jūsu unikālo intelektuālo īpašumu žurnālu jeb grāmatu par visu, ko mēs esam izrunājuši konsultācijās. Un iespējams, ka jums pat šāda dokumentu uzņēmumā nemaz nav, kur ir ieskicēts biznesa modelis, tirgi, stratēģija pa gadiem un tā tālāk. Un ja jums tāds vēl nav, tad pēc mūsu sarunas tāds jums arī būs. Bet, protams, šeit būs fokus uz intelektuālo īpašumu aizsardzību un intelektuālo īpašumu stratēģiju. Lūk, un tad mēs šo ziņojumu sagatavojam diezgan ātri, es teiktu, līdz pat 10 darbdienu laikā no rēķina apmaksas. Un mēs arī to saskaņojam patentu valdē un iesniedzam Eiropas Savienības intelektuālo īpašumu birojā atskaites, jā, par to, ka rēķins ir nomaksāts, saskaņojums ir saņemts, un 4 līdz 6 nedēļu laikā jūs iegūstat atpakaļ 1170 eiro. Šajā prezentācijā ir kļūda, šeit ir palicis pagājušā gada cipars, jā, pagājušajā gadā varēja dabūt 630 eiro, šogad var dabūt 1170 eiro. Man liekas, ka tas ir, tāda brīnišķīga ziņa gan klientiem, gan pakalpojumu sniedzējiem, jo mēs arī varam daudz vairāk iedziļināties konsultācijās un, kā lai saka, sniegt daudz padziļinātāku analīzi un vēl vairāk visu tā kā pielāgot jūsu situācijai. Es domāju, ka šī būs tāda gan klientu
gan arī mūsu kā pakalpojumu sniedzēju ieguvējs visām pusēm. Jā? Tā kā, lūk, tā, iesim tālāk. Šeit es esmu ieskicējis, kas ir tie mūsu papildus piedāvājumi pie IP scan standarta, jo ir tā, ka Eiropas Savienības intelektuālo īpašumu birojas ir noteicis standartu, kam ir jābūt stratēģijā, bet strādājot šo 5 gadu laikā, esmu sapratusi, ka mēs papildinam to klāstu un liekam klāt lietas, kas nav prasītas, jā, bet kas ir ļoti svarīgas uzņēmējiem. Jā. Pirmais ir šī detalizētā pārbaude, jā. Preču pakalpojumu saraksta stratēģiska sagatavošana, jā, jo tieši no tā ir atkarīgs arī preču zīmju tiesības nākotnē. Jā. Jo, ja jūs preču pakalpojumu sarakstu sagatavojat, es nezinu, tehniski vai tur gramatiski nepareizi vai stilistiski tur varbūt nepareizi, tas nekas, to eksperts izlabos. Ja jūs tur nepareizā klasē ielikat, pat tad izlabos. Jā. Principā tur izlabošanas iespējas ir, bet ja jūs stratēģiski sagatavojat nepareizu sarakstu, tad jūs riskējat ar preču zīmes drošību nākotnē. Tāpēc arī to mēs vienmēr izdarām konsultācijas laikā. Un, protams, šī sadaļa par komercnoslēpuma aizsardzību, ko fiziski nav iespējams iekļaut šādu konsultāciju kontekstā. Tāpēc mēs vienkārši dodam bezmaksas materiālus, bezmaksas līguma paraugus, lai jūs varētu ieviest to savā biznesa ikdienā. Jā, labā ziņa ir tāda, ka pateicoties Eiropas Savienības grantam, tas uzņēmumam izmaksā tikai 130 eiro. Šeit es ieskicēju arī tās cenas un summas. Jā. Tātad preču zīme vienā klasē ir viena cena, bet tad ir piemaksa par katru nākamo klasi. Jā. Un tad šis grants, kas ir otrais vouchers preču zīme un dizaina parauga reģistrācijai, šeit es esmu ieskicējis tos, cik daudz jūs varat dabūt atpakaļ. Ja jūs vēlaties ar mums sadarboties, mēs jums to visu aizsūtīsim e-pastā. Savukārt, ja jūs paši vēlaties izmantot voucheri un mēģināt reģistrēt preču zīmes Latvijā un Eiropas Savienībā bez strateģiskās konsultācijas, jums pilnīgi viss jau ir skaidrs. Jūs droši varat uztaisīt screenshot no šī, un tad jūs redzēsiet arī tās summas, ko jūs atgūtu atpakaļ. Ja? Lūk, un, protams, aicinu ielādēt bez maksas, lejuplādēt bez maksas digitālo žurnālu, kas jāzina katram uzņēmējam par zīmolu drošību un vērtību. Šeit es esmu apkopojis savu daudz gadu gaitā iegūtos padomus tādā īsā koncentrētā veidā, sagatavojot 12 specifiskus padomus, jā, kā palielināt zīmolu drošību un vērtību. Tātad par aizsardzību, par koncepciju, par preču zīmēm, dizaina paraugiem, autortiesībām, visu, kas ir saistīts ar zīmolu. Tā ir īstenībā zīmola drošība, vērtība, zīmola veidošana. Tā ir mana sirdslieta un tāda kā biznesa misija. Tāpēc arī es gatavoju diezgan daudz lekcijas, seminārus arī šobrīd šeit. Es esmu viesojos pie jums un esmu ļoti priecīga šeit būt un pastāstīt par to, jo es uzskatu, ka jo vairāk attīstīsies mākslīgais intelekts un tehnoloģijas, jo lielāka nozīme būs zīmolam. Gan biznesa zīmolam, gan konkrētu produktu zīmolam, gan arī personiskiem zīmolam. Tāpēc ir ļoti svarīgi investēt zīmolos, aizsargāt savus zīmolus, lai nākotnē gūtu labumu no šīm investīcijām. Jā, tātad kontrole. Intelektuālais īpašums ir īpašums, jā. Līdzīgi kā jebkurš cita kustama manta, ar to var rīkoties kā ar kustamu mantu. Un tāpēc ir ļoti svarīgi kontrolēt savu īpašumu, aizsargāt savu īpašumu un nodrošināt, ka tas ir saulēcīgi un pareizi, kā lai saka, reģistrēts vai piefiksēts vai aizsargāts. Un, kā ir izteicies viens no maniem mīļākajiem filozofiem, Alberts Einsteins, intelektuāli risina problēmas, bet ģēniji tās novērš. Un es aicinu jūs būt ģēnijiem, novērst visas potenciālās problēmas, pirms tās vispār ir sākušās, lai ir sajūta tāda, ka problēmas nekad nav bijušas, un lai jums viss izdodās. Savukārt, ja jūs vēlaties uzzināt vairāk par mūsu sadarbības iespējām, tad aicinu uz bezmaksas konsultāciju, un šķiet, ka pirmajā slaidā vai otrajā tur bija QR kodiņš. Šeit viņš ir noslēpies aiz video rāmīšu. Bet nekas, jūs varat man atrakstīt uz e-pastu ieva@intelektuāl.lv, un mēs noteikti atradīsim veidu, kā sazināties. Ja jums interesē padziļināti par zīmolu stratēģiju, zīmolu
aizsardzību un zīmolu novērtēšanu, kā arī par intelektuālo īpašumu vērtības noteikšanu, tad aicinu ieskatīties februāra 30 minūšu, februāra mēneša impulsā 30 minūtēs, un tur jau arī būs vairāk informācijas. Lai jums brīnišķīga diena, un tad jau varbūt uz tikšanos!